Kas tev bija ar pozitīviem dopinga analīzēm toreiz tajā Itālijā? Jā, es notestējos pirms olimpiādas Helsinku laboratorijā, aizbraucu Sočiem, tur notestējos ceturtdienā, svētdienā sēdēju lidostā Frankfurtē, gaidīju lidostu, un man paziņoja, pateica, ka ir pozitīvs analīzes. Un neko, šoks, izbīlis, bailes. Tad es iesējos lidmašīnā, aizlidoju uz Ameriku. Pirmdienā no rīta aizgāju trenerim ofisā. Viņš jau zināja, jau bija tajā brīdī, gaidot lidos sazvanījis. Nostādīja faktu priekšā, tagad uzreiz nodot analīzes uz to vielu, kas ir notestēta, un ja atnāks pozitīvi, mēs reiz metam tev ārā. Otrdienā vai trešdienā atnāca analīzes apkaļ negatīvs. Un tad tur bija liela nešaprašana arī Latvijā, kā var pirms olimpiādas būt negatīvs, un tur Krievija atrast pēdas kaut kādas, un tad man latvieši mēģināja pierādīt, ka es esmu tiešām vainīgs, un tad paņēma no Helsinku laboratorijas manu urīnu aizsūtīja uz Lozaņu, kas ir Šveices galvenā vieta, kur testē. Arī bija negatīvs, tā kā es biju 3 vietās negatīvs, un beigās viņi izvēlējās taisnību Krievijas antidopinga uzrādītos rezultātos, kuru pēc 4 gadiem arī diskvalificēja tāpat organizācija Vada Lozaņā par šmaukšanos un laistījās. Viņi laistījās, nostājās Ikarus filmu, parādīs, kā viņi laistījās ar urīniem pa naktīm. Tur bija vēl kādam? Tiem bija, jā, bet, Paulam bija, Vitālijam, jā, bet, tur bija.